Sveicināti visi jaunajā makšķerēšanas epizodē. Šodien mēs esam Lielupē, Drūcijā, un man mīļākā vieta. Atbraucām pasēdēt uz Brexitu, domāju, sēdēsim līdz vakaram. Es paņemu arī pludīju makšķeri, varbūt noķersim kāds mailīts un varbūt arī iemetīsim uz Zandartu. Ja noķers mailīts, tad arī ķersim Zandartu, mēģināsim noķert. Atbraucis kādu, nezinu, cik, tagad laiks kādu 7:30, laikam 8. Kamēr sakārtoja māns, kamēr iemet makšķers uzjauc uz barību. Baigi nesteidzos, lai viss mierīgi sataisītu. Tagad pārmetīsim mūsu brekšu makšķeri un ķersim mailītes. Bet, jā, šogad pirmā brekšu copa, diezgan pārpildīts esmu ar emocijām, jo ļoti šo gaidīju. Bija plāns braukt sākumā uz Karpām, bet, diemžēl, jau vakar bija diezgan lietaina diena. Tāpēc beigās neaizbraucām un izlēmām, ka šodien labāk aizbraukt no rīta uz brekšu pasēdēt. Pēc paliekat te, paņemiet kādu tēņu klāt pie video un paņemiet arī kāds cepamiņas. Būs interesanti. Pastāstīšu jums par barības sastāvu. Šāda barība mums smuks sanākus ir. Viņai ietilps kukurūza, protams, Bonduela, labākā kukurūza. Tālāk mums ir šitā te, bija pavisam bišķīt palicis no pagājušajiem copēm. Sensitīgs 1000 Brim River upes breksis, šitāds te. Es viņai bēra visu pilnībā. Tālāk mums ir, man liekas, šitā bija rauda, jā, NG mix rauda, bauskas. Un pēdējā barība, kas mums bija šeit, ir vienkārši lielais breksis. Lielais breksis, šitāds bauskas. Tāpēc šāds barības, es domāju, ka, pēc būtības barības kā parasti neko nemainīja. Baigi neeksperimentē neko jaunu. Un, protams, pieauc šitās te krikumiņas no traperīša. Tagad pārmetīsim mūsu vienu makšķeri un tad jau sāksim aktīvi copēt. Tikko bija copa un šādi smuka raudiņa. Es domāju, mēs paņemsim astīt, nogrīzim šitās raudiņas un metīsim uz Zandartu šito. Ko, draugi, es teikšu tā, ka ilgi gaidīt rezultāts būs. Es paēdu pusdienas, uztaisīju šitā te miksiņu, kur saliku tarps un kukurūzu un samaļu visu kopā. Ieliku barotavā, iemetu un pēc 2 minūtēm burtiski copē. Nosēsim šito skaistuli. Cik viņš ir? Kilo 300. Kilo 365. Liksim tīklā un metīsim tālāk. Un tagad no tā punktā, ko paņem tas stūrīts kā parasti un strādā. Pēc visi jau priecīgs. Skaitam, brekšu sezona ir atvērta. Ko? Kamēr mums nekāds aktivitātes nav. Kaut kas ir jāuzēd un man ir šitā te paciņa. Tas ir armijas ēdienas. Tas ir sanāk vienā ēdiena reizei, un te es viņā tas ir visu vaļā. Man kamera diemžēl izslēdzās ārā, tāpēc rādu no jauna. Šitas ir tāds sildošs elements, ar ko es saprotu, cik saprotu. Un mēs ar viņu sildīsim mūsu pamatēdienu. Tālāk mums ir tāda informatīvā lapiņa, kur sarakstīts visādas kalorijas, cik daudz katrā ēdienā ir kalorijas un tā tālāk. Visādas sīkums informācijas tādas. Tālāk. Maisiņš. Kas mums ir iekšā maisiņā? Pastīsimies, mums ir 2 salvetes, tēja, 3 kafijas, mitrās salvetes un koždeni. Diezgan forši, man liekas. Tālāk mums ir 2 pakas cukuru, kopumā 40 grāmi cukuru un dezinfekcijas līdzeklis, kas lietošu pirms ēšanas. Lai man rokas tīras ir. Liksim te. Tālāk. Karotes viņu izvilku ārā, tāpēc, ka es pirms šī brīža esmu ēdis citu ēdienu. Man bija jāpēd un man nebija līdz karote, tāpēc bija jātaisa vaļā viss. Tālāk. Rudzu maizēt proteīnu vakumā. Liekas, diezgan interesanti izto skaņu tā saukumēt. Viss sarakstīts, viss sastāvdaļas un viss tāds sīkumiņi arī sarakstīti te ir. Tālāk. Riektiņi, grauzdētas pupas,
Copēs varēs arī pagraust tagad. Tas ir laikam, jā, tas ir šokolādes batoniņš. Te vēl ir mums rozīnes. Kaltētas dzērvenes. Un mūsu pamatēdienas ir šajās pakās, viņš ir no firmas Kronis. Kāds te. Šoreiz man ir rīsi ar gaļas mērci. Pēc sildīsim un ēdīsim pusdienas. Uzsildījām mūsu rīsi, malto gariņu. Karšo ļoti labi. Tagad cepēsim tālāk un gaidīsim mūsu nākošās cepas. Nē, nu šito es vispār negaidīju viesi. Smuks līnus, neliels, bet labs. Šito varēs arī paņemt, domāju, otrā zivs krastā. Mērā. Nu ko, laiks ir mums tagad 11:30. Un lomā mums jau ir viens breksis un viens līnis. Līnis bija, es nekļūdos, 700 grami un breksis kilos 600 kaut kas tur. Nu, pagaidām tā diezgan pašvaki, bet, nu, vēl cerības ir lielas. Bet darīsim visu, lai nocitels zivs. Varbūt jūs varat ierakstīt komentārā, ja kāds vēlētos kaut kāds cits copas veids redzēt vasarā. Jo man plāns braukāt karpu copēs. Nu, pēc iespējas, cik es varēšu tikt, es arī braukāšu. Jo vasarā man darbiņš un jāstrādā, jāpelna naudiņu, lai arī varētu nopirkt sev kaut kāds lai nopirkt sev jaunu kādu inventāru. Tāpēc ierakstīt komentārā, bet ko es gribētu redzēt, kaut kāds copas veids jauns. Vai nu vienkārši vairāk braukāt uz tām pašām karpu copēm. Parādīšu mums savu izkārtojumu. Aizmugurē man stāv maisiņš ar produktiem. Tur vēl makšķeršanas maisiņš tāds. Šeit milzīgs soma ar visādām mantām. Uztvermais tīkliņš. Makšķera uz breksi. Otra makšķera man stāv uz zandarta, kurš pagaidām vispār neķers. Un otrā pludī makšķera, lai ķert mailītes. Šeit mums ir mūsu smukā barībiņa. Kā arī te mūsu darba galdiņš, kur mums ir visāds kukurūzas, stārpi, sliekas. Un barotos pat arī šeit atrodās. Laiciņš šodien ir, es teiktu, ka lielisks. Saulīte spīd. Silts ārā. Vēņš ir bišķīt, bet tas tieši labāk ir. Nav tik karsts. Pēc makšķersim tālāk un jau redzēs, kā būs tālāk. Nu, tā arī noslēdzās mūsu dienas brekšs copa. Lomā mums bija breks un līnas. Vairāk nekas tāds liels nebija. Ceru, ka jums patīk šis video un jau tiekamies jau nākamajās copēs.